Man neizpaudās viņš nekādīgi, es vispār neko nejūtu, man saslimšana bija 12 gadu atpakaļ. Tur man vajadzēja analīzes, tā kā parasti vīriešiem problēmas ir prostats. Pēc tam te visāds vīžin, tas kapsulas dzēra un tā sliktāk palika, sāk šķidrums krāties. Un tad vēl tas vispār nosit no kājiem galīgi. Ko doktori darīja? Deva tādu trifasitātes tabletes, kas dzen šķidrumu ārā, un tad arī man jau, viņi ielaica, man bija uz plaušām pārgājis viņš. Un tad no muguru pusē, iedur tādu mazu narkozitu, un tad tur iekšā datur no plaušām vēl kā. Viņa ieliek, un tā viņš. Un tad es jau domāju, kad man būs galīgi. Tur bija tāds ārsts, es nesaukšu uzvārdā viņu. Viņš būtībā nemaz nav slikts, un es toreiz tur gulēju iekšā, un viņš faktiski pats ir ebrejs, bet viņš latviski runā, bet un tā viņš toreiz pateica tā, tev uz mani viņš pateica, tev vieglāk piešaut nekā izārstēt. Un saprotu, tas ir no krievu vārda pristreļiķi. Un tā ārsts pasaka, kā jums patīk? Epsarīd, tā var teikt, kad? Cik tā mēram ir uzmīlu, kad 2 gadi, ne? Vairāk? 2 noteikti viņš to ir. Jā, varbūt vairāk. Un mums Liepājai tagad ir, agrāk mums vispār hepatologs, es nemaz nezinu, ka kāds būtu bijis, bet tagad te ir tāds Rīmš, viņš salīdzinoši jauns cilvēks, vēl ir, viņam 40, man nekas nav, un ļoti labs cilvēks, viņš teica, kā ir, viņš tā kā ēst grib ir, es teicu, ir, pēc kā kilogramu, viņš saka, tad jau viss ir kārtībā, ēst grib, tad viss tā un strādāt. Ja negribēs sākums nestrādās, tad es negribēs, loģiski. Pirms epsarīna, kā takt, nogurums. Arī aptīt nav tāda. Piemēram, mans ģimenes ārsts, viņam nav nekādas problēmas. Un viņš pat to epsarīnu sāk lietot, viņš teica, tā arī dot tādu. Un galvenais, ko viņš izmaina spēcīgi, analīzes tieši, kas ir uz aknu. Kas uzrāda aknu, tas ir alats, asats, bilirubīns, tie tieši uzrāda tieši pašu to aknu. Aknu, var teikt, darbību, tā kā tas jau tiešām izmainās. Un tas jau ir tas noteicošais, ja tie ir tādi, var teikt, kaut vai tuvu pie tās robežas, tad jau tas nav, tas jau ir tad. Tas ir liels sasniegums, jo citādāk jau kā tu. Citam viņi aizgājuši tur pār pa 1000, tad jau ir galīgi. Te viņi arī ir krituši uz leju, tur bija asats, alats, bilirubīns, un šitie redzēt, te jau viss tikpat kā normāli. Es jau vienbrīd vēl Olitai teicu, pēc tam, kad tikko sāku lietot, kad bija tāda sajūta, kad nevis kā iet, bet ka gribās pat skriet. Man te garāžs, kur es aizēju tur, pie garāžas pretim, tur ir tāds brīvs, tur liekas, kad tiešām tā kā, tas ir, jā, tev, tas funkcija iekšē, var teikt, orgāni normāli, ja vismaz tuvu normālam, tad jau tev arī būs tas viss, pārējiem citāki, ja nevar būt. Un te Liepāja tāda ļoti laba ārsta kāposta, kas pat, ultrasonogrāfija tā ir. Un es, kad biju te pie viņas pēdējo reizi, viņas vārdu, viņa tā teica, jums izstās labāk nekā jums bija. Tā viņa pateica. Tāpēc es jums saku, kad es tikai lietoju tos mārdaļus, tos jau es gadiem dzēru, tas jau, un epsarīnu, citu neko es nelietoju. Tikai.
ja tu pats cīnīsies, tad arī tev Dievs palīdzēs. Ja tu pats gulēs kājas gaisā un laidīsi, kas slikti. Un Čerčils kādreiz slavens Angļu premjerministrs, kas kara laikā visu tur, viņš arī pīpēja un dzēra viski, viņš nodzīvo līdz 96 gadu, nu tas ir cits jautājums. Un viņš, kad bija aizbraucis uz savu augstskolu, ko kādreiz mācījās, viņu stādīja priekšā, kad tagad Winstons Čerčils, bijušais mūsu audzēknis, uzstāsīja sarunu. Un tā viņš izgāja tribīnē un viņš teica tā: nekad nepadodies, nekad nepadodies, nekad nepadodies. Un viss, nu tā jā.